arī. Jā. Tad brīnišķīgi. Tātad es esmu Mada no Inspēja. Īsumā pastāstīšu arī par mums, bet, protams, lielākā koncentrācija šodien ir uz mūsu viesiem. Tātad, kas ir Inspējas? Mēs esam uzņēmums, kas strādā ar dažādām izglītības tehnoloģijām. Latvijā jau šobrīd esam 3 gadus, bet kopumā īstenībā uzņēmums pastāv vairāk kā 30 gadus, kurš aktīvi darbojās Igaunijā, tāpēc mums ir šī lieliskā iespēja arī pārnest šīs zināšanas no vienas valsts uz otru valsts, kur Igaunijā šī pieredze ir jau krietni senāka. Viņi jau vairāk kā 10 gadus nodarbojās bērndārzos ar dažādu izglītības tehnoloģijām. Protams, skolotāji ir viena no vadošajiem šajā jautājumā. Bet tā mūsu misija tiešām atbalstīt skolotājus un bērnus šajā ceļā uz jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu. Un tieši tāpēc arī mēs vadam šos te seminārus, lai dot jums iespēju praktiski redzēt, kā šo te izmantot, jo tas ir tas pats grūtākais, ko mēs redzam, ir tiešām uzsākt. Mēs paši domājamies vairākās virzienos. Viens, protams, ir izglītības rīku pārdošana un atbalsts skolotājiem. Mums arī ir robotikas bērndārzos komūna Facebookā, kurā jūs nesakot, mēs iesakām, mēs dalāmies ar dažādām nodarbību plāniem, dažādām aktualitātēm, kā arī aicinām skolotājus dalīties ar savu pieredzi un saviem stāstiem un mācību nodarbību idejām. Tāpat mēs esam izveidojuši arī dažādas lokalizētas materiālus, ļoti izteikti pirmskolas izglītības iestādēm, dažādām ierīcēm, lai būtu vieglāk uzsākt. Igaunijā mēs arī nodarbojamies aktīvāk ar sacensībām. Mēs nodrošinām apmācības arī kopā ar abo skolu. Un Igaunijā šobrīd Latvijā mazā, bet Igaunijā vairāk zinātnes radošās laboratorijas, un tad arī Linda šobrīd ir arī pārstāv Latvijā pirmajai zinātnes un tehnoloģiju izglītības centram. Tad, jā, tas ir no manas puses tāds īsais ieskats. Tad es vēlētos pieteikt Anželu Klorenu un Mariju Bermanu no Igaunijas Tallinas skolotājas bērnu dārza, un tad arī došu vārdu viņām abām un Lindai. Linda? Добрый день. Анджела, вы можете начать? Добрый день, Добрый день. Лабдень. Ну, начинаем. Учиться на свежем воздухе– это круто. Mācīties svaigā gaisā, kas var būt labāks par šo? Это не работает. Нет, вот так. Ну, как уже сказали, это Майри и Анжела. Ja mēs esam Marija un Anģela. И мы поговорим о том, зачем использовать роботов на свежем воздухе. Во-первых, Un mēs jums labprāt pastāstīsim, kāpēc izmantot robotus svaigā gaisā. обучение на свежем воздухе разнообразит обучение детей и делает жизнь в детском саду, каждый день в детском саду интереснее и увлекательнее. Pirmkārt, mācīšanās ārpus telpām katru dienu padara radošāku un krāsaināku un bagātina bērnu mācīšanās procesu. Дети получают новые знания о природе и новых технологиях. Bērni iegūst jaunas zināšanas gan par dabu, gan par tehnoloģijām. К тому же на свежем воздухе много места для обучения, разнообразная учебная среда. Turklāt ārā ir ļoti daudzpusīga vide, kurā mācīties, un tostarp arī smiltis, koki, krūmi, dažādas ainavas un ūdens. Здесь можно исследовать разные объекты: песок, деревья, кусты и разнообразный рельеф. Jā, tā tad var apskatīt gan dažādu reliefu, gan iepriekš jau pieminēju, tā tad izmantot gan smiltis, gan kokus, gan krūmus, gan arī ūdeni. И к тому же обучение на свежем воздухе способствует движению детей, то есть они развиваются не только умственно, эмоционально, но и физически. Mācīšanās ārpus telpām, jeb svaigā gaisā, motivē bērnus arī kustēties un izpētīt dažādas lietas. И давайте поговорим о том, каких роботов можно использовать на открытом воздухе.
У нас сегодня будет ландшафтный робот, сферический робот-шар, микроскопы и разные записывающие устройства. Šodien parunāsim, kādi roboti būtu piemēroti lietošanai tieši ārpus telpām. Tie būs āra roboti, TTS ražojuma āra roboti, sfēro robotbumbas, TTS mikroskopi un dažādas audio ierakstīšanas un atskaņošanas ierīces. Мы поделимся своим опытом использования роботов в учебной деятельности на улице. Mēs padalīsimies ar savu pieredzi, kā iesaistīt robotus mācību aktivitātēs ārā. В математике можно ориентироваться на местности. Matemātikā, piemēram, var izmantot orientēšanos apvidū, Счет, измерение расстояния и задачи, математические задачи и геометрические фигуры. vai arī skaitīšanu, attāluma mērīšanu, matemātiskus stāstus un ģeometriskās figūras. В ознакомлении с окружающей средой это разные персонажи. Также роботы могут перемещаться к различным объектам и изучение природных объектов. Iepazīstoties ar vidi, var izdomāt gan dažādus stāstu varoņus, gan arī robots var pārvietoties pa dažādiem vai uz dažādiem objektiem un tādējādi iepazīt vidi labāk. Язык и речь. Здесь можно с помощью роботов соединять слова в предложения, рассказывать с помощью карточек и различные задания, описание предметов также. Valodu un runu var attīstīt arī ārā, piemēram, savienot vārdus teikumos, veidot veselus stāstus vai arī izmantot darbību kartītes. Поскольку некоторые из роботов звукозаписывающие, то дети могут записывать описание предметов, которые видят, или загадки. Tā kā daži no pieminētajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem ir ar audio funkciju, tad bērni var paši ierakstīt aprakstus, piemēram, vai kādus uzdevumus vai minējumus. В музыкальной деятельности можно фиксировать смену ритма и движение роботов соответственно музыкальному ритму. Piemēram, mūziku var attīstīt arī spēles ritmu par tempa izmaiņām un ritma maiņām. И в движении можно двигаться параллельно с роботом. Kustību var apskatīt gan kustoties kopā paralēli ar robotu. Робот может быть движущейся целью. Vai robots var būt mērķis, kas virzās? Или наоборот, робот может достигать какой-то цели. Arī robots var uz kaut ko virzīties, uz kādu mērķi, un vēl arī robots var arī kaut ko pārvietot. И также искусство. Un tāpat var izmantot arī mākslu ārā. То есть можно персонализировать робота, делать дополнительно какие-то рисунки на этих роботах. Robotus var personalizēt, veidojot dažādus zīmējumus, mākslas darbus un piestiprinot tos robotiem. Также можно создавать лабиринты или какие-то схемы движения роботов на улице. Veidot arī dažādus labirintus vai dažādas schēmas, pa kādām robotiem pārvietoties. Начинаем с ландшафтного робота. Sāksim ar āra robotu. Тут вы видите кнопки, как программировать ландшафтный робот. Tad jūs redzat šobrīd uz ekrāna gan podziņas, gan arī aprakstu, kā ieprogrammēt šo robotu. Тут повороты, вперед-назад, как включить, выключить и так далее. Tad robotu var ieslēgt, izslēgt, dažādas podziņas, ar kurām viņš virzās pa labi, pa kreisi, griežās attiecīgi pa labi, pa kreisi pa 45 grādi un brauc uz priekšu un atpakaļ.
Ландшафтный робот может ездить по разным поверхностям, например, песку, гравию, траве и мелководью. Āra robots var braukt pa ļoti dažādām virsmām, piemēram, pa spiltīm, pa granti, pa zāli un arī pa ūdeni. Робот может переехать через небольшую лужу, но он не является водонепроницаемым. Robots var izbraukt arī cauri nelielai peļķei, bet tas nav pavisam mitruma izturīgs. Līdz ar to tam ūdenim jābūt seklam peļķē. Он двигается вперед и назад. Tas brauc uz priekšu atpakaļ aptuveni ar 20 centimetru soli. И да, шаг составляет 20 сантиметров. Jā, tātad ar 20 centimetru soli. Также на поверхности робота есть такая небольшая как пластина, где можно перевозить небольшие предметы. Pat augšpusē ir tāds kā neliels izvirzījums, ar kuru var pārvedāt nelielus priekšmetus. Это могут быть мелкие камешки или желуди, например. Varbūt mazi akmentiņi, mazi čiekuriņi, varbūt arī smiltis, piemēram. Этот робот поворачивается за один раз на 45 градусов. Robots ar katru pogas spiedienu pagriežas pa 45 grādiem. У него довольно объемная память, и он запоминает до 256 шагов. Robotam ir ļoti laba atmiņa, un tas var atcerēties līdz 256 soļiem. Как уже Мари сказала, он может управляться с помощью панели управления, кнопок. Tad robotiņu var vadīt gan ar to panelīti, kas ir viņa virsmā, ja, tātad ar podziņām. И также приложение или считывателя команд. Vai arī ar aplikāciju un komandu lasītāju. И у него есть 3 скорости. Šim robotiņam ir 3 ātrumi. Также есть датчики сопротивления, которые за недавностью, если их не нужно, то можно отключить. Tam var ieslēgt un izslēgt šķēršļu sensoru. И полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа, и время работы 1 час. Lai pilnībā uzlādētu šim robotam akumulātoru, nepieciešamas 3 stundas, un tad tā darba laiks ir 1 stunda. Тут вы видите приложение на смарт-устройстве. Tagad apskatīsim āra robota aplikāciju. Тут 3 разных способа управления. Tajā ir 3 dažādi pārvaldības veidi. Он довольно простой в использовании. Tas ir pavisam vienkārši lietojams. И все те же функции, что и у самого робота. Jūs redzat visas tās pašas funkcijas, kā jūs redzat uz robota ar tām podziņām. Но он не работает на смартфоне. Taču tas nedarbojas viedtālrunī. И мы вообще-то очень не используем этим. Mēs patiesībā šo aplikāciju īsti nelietojam. То есть любимый способ управления, самый простой, с помощью кнопок. Tad mēs visvairāk lietojam šos robotus tieši izmantojot šīs podziņas. И ландшафтные роботы можно использовать как в помещении, так и на улице. Un šos TTS āra robotus patiesībā var lietot gan telpās, gan arī ārpus telpām. И как вы видите, здесь вот как раз видна эта панель, куда можно складывать маленькие предметы. Tad šeit jūs pa labi redzat, meitenīte spēlējās un var redzēt to panelīti, kur var salikt mazus priekšmetus. Это математика. Ой. Управление ландшафтным роботом аналогично управлению блюботом. Šo āra robotu lieto ļoti līdzīgi kā blūbotu. Можно повернуть его на 45 и на 90 градусов. Tad viņu var pagriezt gan pa 45, gan pa 90 grādiem. Ну и как уже сказали, он может управляться, им можно управлять и с помощью вот этой синей панели управления.
считывать. Tātad viņu var lietot ar šo, kā bildē redzat, zilo komandu lasītāju, sauc uz taktālu lasītājs. Если есть цель сделать длинную программу, тогда эти панели управления между собой можно соединить с помощью провода. Tātad, ja vēlas izveidot vēl garāku šo darbības programmu, tad var savienot vairākus taktālu lasītājus. Как использовать ландшафтный робот в учебной деятельности? Āra robotus mēs izmantojam nodarbībās. Его можно проводить с одним ребенком или, например, в паре. Mēs parasti viņus dodam lietot vai nu vienam bērnam vai darbā pārītī. Тут ребенок измеряет расстояние до следующего поворота. Šeit bērns mēra ar mērstieņiem distanci līdz nākamajam robota pagriezienam. Ребенок измеряет расстояние до следующего поворота, едет туда, а другой ребенок или педагог подсказывает ему, какое задание нужно решить. Tad viens bērns veic šos mērījumus, bet savukārt otrs bērns vai pedagogs viņam pastāsta vai iesaka, kā to darīt. Например, сделать 3 приседания, посчитать, сколько будет 3 плюс 2, сколько букв в слове «мама». Piemēram, šajā uzdevumā varētu arī saskaitīt, cik ir 3 plus 2 vai cik būtu burtu vārdā mamma. И затем дети меняются местами, и следующий ребенок уводит робота. Pēc tam bērni mainās vietām, un nākamais bērns mācās vadīt robotu. Тут действие происходило на вечеринке в честь Хэллоуина. Šeit jūs redzat mūsu aktivitāti, ko mēs veicām par godu Helovīnam. Задача детей заключалась в том, чтобы управлять роботом, превращающим в паука по мотивам рассказа. Šeit robots tika pārveidots nedaudz kā zirneklis, un bērnam bija tas jāpārvieto pēc stāsta nosacījumiem. Нужно проехать за призраком, пойти под летущую мышью, пройти мимо ведьмы и Programmē tā, lai tas aizbrauc līdz spokam, tad izbrauc zem sikspārņa un pabrauc garām raganai un tā tālāk. На этой фотографии вы видите пример занятия на тему насекомых. Šajā nodarbībā jūs redzat, kā mēs apvienojām ārā robotu un kukaiņu izpēti. Задача детей была провести робота до QR-кода. Uzdevums bija novadīt robotu līdz QR kodam. Когда ребенок достигал QR-кода, то ему давали планшет. Tad, kad bērns sasniedza QR kodu, tad bērnam iedeva planšetu datoru, šajā gadījumā tieši iPadu. И с помощью iPad они читали этот код и видели картинку, по которой должны были узнать, какое там насекомое. Ar šo ierīci bērns skenēja kodu, un viņš redzēja kukaini, viņam bija jāsaprot vai jāizdomā vai jāuzmina, kas tas par kukaini. Так они знакомились с различными насекомыми. Tā mēs iepazināmies ar dažādiem kukaiņiem. Это также можно сделать в паре, когда один управляет роботом, а у второго в руках iPad. Šo aktivitāti varētu veikt arī pārītī, kad vienam ir jāvada robots, spiežot podziņa, savukārt otrs lasa QR kodu ar iPadu. И здесь также вы видите, как мы используем вторичные материалы, то есть это распиленные старые кровати, из них был сделан такой Labirinti. лабиринт, just.
Tātad šajā aktivitātē jūs redzat, ka mēs arī saudzējam vidi un izmantojam otrais pārstrādājamās lietas. Šajā gadījumā tā bija veca gulta, kas ir sazāģēta un no kuras dēlīšiem mēs izveidojām labirintu. Этот лабиринт можно и просто нарисовать мелками на асфальте или начертить на земле просто палочкой. Jā, šādu labirintu varētu uzzīmēt arī ar krītiņiem uz asfalta vai izveidot ar smiltīm, vai arī iezīmēt melnzemē ar kociņu. Тут в начале занятия детям нужно было найти разные материалы и с их помощью проложить дорожку для робота. Šajā aktivitātē bērniem bija uzdevums atrast dažādus materiālus pa bērndārza pagalmu un izveidot trasi ārā robotam. Когда трасса была готова, робота нужно было повести до конца трассы. Trase bija gatava, tad robotam bija uzdevums izbraukt to no sākuma līdz beigām. Это занятие помогает детям развивать хорошее чувство пространства и развивает навыки сотрудничества. Šādas nodarbošanās bērniem gan veicina sadarbības prasmes, gan arī telpas izjūtu. Еще один интересный робот, который можно использовать как в помещении, так и на улице, это Sphero, шар. Apskatīsim vēl vienu interesantu robotiņu Sphero Bolt, kuru var izmantot arī gan telpās, gan ārā. Он является полностью водонепроницаемым. Šis ir pilnībā ūdens necaurlaidīgs. Это прозрачный, прочный, устойчивый к воде и царапинам корпус. Tad Sphero Bolt korpus ir pilnībā caurspīdīgs, tas ir drošs, tas ir arī ūdens izturīgs un arī pret skrāpējumiem izturīgs apvalks tam ir. Прочный шариковый робот не боится падать. Tas ir izturīgs robots, tātad kā bumba, jā, un tas nebaidās nokrist. Он контролируемый, программируемый и у него индуктивная зарядка. Tad tas ir ļoti viegli vadāms, tas arī ir programmējams, un tam ir induktīvā uzlāde. Sphero Boltом можно управлять через приложение. Boltu izmanto caur lietotnēm. И программировать его с помощью смарт-устройства. Un šim gan var lietot gudros telefonus. И также в программе можно выбирать между разными стилями управления. Programmējot var izmantot dažādus blokus un arī izvēlēties dažādus vadības stilus. Например, проводя пальцем по смарт-устройству. Piemēram, ar pirkstiem vadot pa viedierīci. Программируя блоками. Programmējot ar blokiem. И также с помощью наклона планшета вперед-назад, вправо и налево. Tad var izmantot arī planšeti un komandas būtu atkal uz priekšu, atpakaļ, pa labi, pa kreisi. Мы в основном используем наиболее простые и удобные способы управления. Например, как я уже сказала. Mēs parasti lietojam visvienkāršākos un ērtākos lietošanas veidus. Один из них джойстик, вы видите на правой картинке в левом верхнем углу зеленый. Tad labajā pusē, kur jūs redzat tās drive modes, jā, dažādi vadības stili, viņi konkrēti izmanto augšā kreisajā pusē joystick. Там можно проводить, с помощью этой программы можно управлять роботом, проводя пальцем по планшету и задавая ему направление. Šo programmu izmantojot, ļoti ērti vadīt ar pirkstu pa planšeti robotu, tādējādi norādot viņam virzienu.
В верхнем ряду справа способ управления с помощью наклона. Tātad labajā pusē sarkanais ir klona programma. Этот способ управления наиболее удобен в холодное время года. Šis ir ļoti ērti lietojams, ja ir augsti ārā. Потому что ребенок может, не снимая перчаток или варежек, наклонять планшет и управлять роботом. Bērns nenovelkot cimdus, var turēt planšeti un tādējādi vadīt robotu. Tātad robots seko tai planšetes kustībai. То есть он наклоняет планшет, и робот следует в том же направлении, куда наклонен планшет. Tad robots kā klons atkārto, tāpēc arī tā saucas klona programma. Viņš kā klons atkārto planšetes kustības virzienu. Ja planšeta liek pa labi, tad arī robots kustās pa labi. С помощью приложения также можно изменять скорость движения. Var izmainīt arī braukšanas ātrumu и подсветку. un krāsu. То есть можно выбирать цвет. Это очень нравится детям. Var izvēlēties dažādas krāsas, un bērniem tas ļoti patīk. Робот-шар можно использовать, персонализировать или превратить в любого персонажа. Šo boltu bumbu mēs jebkurā brīdī varam pārveidot par dažādiem personāžiem. Для этого понадобится высокий пластиковый стаканчик. Tiek vien ar augstāku plasmasas glāzi, куда прикрепляется нарисованная и вырезанная детьми картинка. Pielīmēt bērnu uzzīmētu un izgrieztu bildīti. Это могут быть как неодушевленные, так и одушевленные предметы и персонажи. Tie var būt gan dzīvi, gan nedzīvi priekšmeti, dažādi personāži šajā bildītē, piemēram, automašīna. Машины, герои сказок, животные. Varbūt arī gājēji, pasaku varoņi, dažādi dzīvnieciņi. Робот-шар можно использовать для перемещения по разным путям. Arī sfēro bumbu, bolta bumbu var izmantot, lai tā pārviet trasēm. Дети могут сами строить разные пути и делать персонажей. Bērni paši var izveidot dažādus ceļus, šķēršļu joslas un personāžus. Шар-робот можно использовать для перемещения по разным тропам на открытом воздухе. Robotu var izmantot arī dažādām trasēm ārā. На левой фотографии вы видите способ управления с помощью наклона. Piemēram, pa kreisi jūs redzat, kā mēs lietojam šo aplikācijā izvēlēto programmu klons. Можно нарисовать дорогу или лабиринт. Var uzzīmēt gan ceļu, gan labirintu. И также можно перемещать ее уже по готовым, например, краской на асфальте нарисованным каким-то объектом и дорогам. Var izmantot arī gatavus jau uzzīmētus objektus, piemēram, uz asfalta un pa tiem izbraukt ar sfēroboltu robotu. Тут вы тоже видите, что дети могут управлять роботом по нарисованным фигурам. Jūs redzat, ka robotu var izmantot arī, lai tas brauktu pa dažādām formām vai figūrām. Некоторые уже есть, и некоторые дети сами нарисовали. Dažas figūras mums jau bija, un dažas bērni paši uzzīmēja. Здесь они могут делать самостоятельную работу, то есть сами рисовать и сами друг другу давать задания.
Šis viņiem ir kā patstāvīgais darbs. Viņi paši var zīmēt un paši dot uzdevumus vai nu sev vai viens otram. И здесь можно водить по нарисованным фигурам. Воспитатель можно предлагать разные задания, если ребенок подъезжает к фигуре. Tātad šeit arī pasniedzējs uzdod dažādus uzdevumus, kā bērni var vadīt robotu pa uzzīmētajām figūrām vai formām. И также можно с помощью робота, например, вытолкнуть шарик или кеглю. Tāpat arī var, piemēram, izmantojot sfērobaltu robotu, izgrūst no aplīša, piemēram, bumbu, kā mēs redzam bildē, vai ķeglīšus. Можно играть в игры наподобие боулинга, например, с Var, кеглями. jā, var spēlēt līdzīgas spēles, kā ir bowlings. Тут, используя разные нарисованные фигуры, дети могут, например, подъехать к воротам, как в футболе. Šeit jūs redzat, kā mēs pagalmā robotu izmantojam, ka viņš ripo tā kā uz vārtiem. И тут есть возможность соревноваться двумя роботами, чтобы увидеть, какой из них первый доберется до ворот. Mēs šādi rīkojam arī nelielas sacensības, lai noskaidrotu, kurš robots pirmais tiek līdz vārtiem. Теперь мы говорим о микроскопах. Tagad mēs parunāsim par mikroskopiem. Здесь вы можете увидеть разные микроскопы. ETS-am ir vairāki veidi, mikroskopu veidi. У одного есть экран, но другой необходимо подключить к смарт-устройству. Vienam ir, vienu var pieslēgt ar vadu pie ekrāna, otru var savienot attālināti. Микроскоп без экрана должен быть сопряжен по смарт-устройству. Mikroskopam bez ekrāna arī jābūt sadarīgam ar viedierīci. На смарт-устройство необходимо загрузить приложение ExploView. Šajā viedierīcē mēs lejuplādējam lietotni ExploView. Но не все смарт-устройства могут быть совместимы с микроскопом, или изображения могут содержаться на несколько секунд. Ne visas viedierīces sadara ar šo mikroskopu, vai arī attēls var aizkavēties uz dažām sekundēm. Микроскоп помогает детям познавать мир и замечать детали. Mikroskops palīdz bērniem ieraudzīt pasauli un pamanīt pavisam sīkas detaļas. Дети также могут видеть то, что в противном случае осталось бы незаметным. Jā, bērni ierauga to, ko ar neapbruņotu aci viņi nebūtu pamanījuši. Использование микроскопа развивает у детей навыки сотрудничества. Tāpat arī šie mikroskopi attīsta bērniem komandas darba un sadarbības prasmes. Дети могут исследовать разные материалы, принести в комнату песок, снег и грязь. Bērni var izmantot ar mikroskopiem ļoti dažādus materiālus. Viņi var ienest telpā smilti, sniegu, arī dažādus netīrumus. Можно исследовать листья или насекомые. Tīt arī lapas un kukaiņus. Однако их можно изучать непосредственно в природе. Tas var no sākuma izpētīt ārā un pēc tam ienest iekšā un izpētīt ar mikroskopu. С помощью микроскопа можно сфотографировать разные материалы.
Izmantojot mikroskopu, var arī darīt tā, ka nofotografē un tad dod bērniem paskatīties, un lai viņi uzmina, ko viņi redz attēlā. Затем давать детям угадать, что это такое. Ja, tātad bērns redz šo bildi, kur ir palielinājumā nofotografēts no mikroskopa. Piemēram, šeit bildē akmentiņu, un bērnam ir jāuzmina, ko viņš redz attēlā. Дети также могут сами сфотографировать какой-то материал, а затем сравнивать друг с другом, что именно было сфотографировано. Pat bērni paši var nofotografēt dažādus šos materiālus palielinājumā un dot viens otram uzminēt, ko viņi ir nofotografējuši. Здесь вы видите, как дети самостоятельно исследуют различные материалы. Šeit jūs Песок, камни. Šeit jūs redzat, kā bērni patstāvīgi izpēta dažādus materiālus. Песок, гравий, камни. Smiltis, arī tos mazos bruģīšus, akmentiņus. Также можно использовать, сделая, например, такую таблицу, где дети должны найти определенные объекты. Izveidot tādu tabulu, kur bērnam pēc kuras ir jāatrod noteikti objekti vai priekšmeti. И изучить их с помощью микроскопа. Un ar mikroskopu viņiem tas ir jāizpēta. Это игра типа бинго. Tas ir tā kā spēlēt bingo. Это хорошо делать индивидуально или в парах. To var darīt gan individuāli, gan arī pārī. Для большой группы у микроскопа слишком маленький экран. Ja ir ļoti liela grupa, tad šim mikroskopam ir mazs ekrāniņš un ir grūti visiem skatīties. И функция фотографирования позволяет запечатлеть разные объекты. Funkcija ar iespēju nofotografēt dod iespēju saglabāt šos objektus un parādīt arī citiem. Теперь мы говорим о звукозаписывающие устройства. Tagad parunāsim par skaņu ierakstošajām funkcijām. Звукозаписывающие устройства помогают детям развивать навыки сотрудничества. Tātad ir dažādas skaņas, tādas tā kā audio ieraksta funkciju ierīces, un tās palīdz. Дети учатся слушать своего партнера. Bērni mācās ieklausīties savā partnerī vai vienaudzī. Устройства хорошо развивают память. Tie palīdz arī attīstīt atmiņu. И важно, чтобы ребенок имел возможность записать свой голос и слушать собственный голос. Tas ļoti būtiski bērnam ir iespēja ierakstīt tieši savu balsi, dzirdēt savu balsi un dzirdēt arī to, ko viņš pasaka. И эти звукозаписывающие устройства могут использовать как логопеды и также музыкальные руководители. Šīs ierīces var lietot arī logopēdi un mūzikas nodarbību pasniedzēji. Тут маленькие ловушки для белья. Šeit mazie TTS audio knaģi. Эти ловушки могут записать текст до 10 секунд. Šie knaģi var ierakstīt tekstu līdz 10 sekundēm. Их можно прикрепить с разным поверхностям, например, к веревке или к веткам. Tos var piestiprināt dažādām virsmām, tostarp arī veļas auklē vai zariem. Ловушки тоже можно использовать для прикрепления разных изображений. Knaģiem var pievienot klāt arī attēlus. И они из любимых инструментов учителей. Šie ir mūsu iecienītākie rīki mūsu skolotājiem.
Преимущество больших кнопок звукозаписи Šīs ir TTS lielās pogas. в том, что их можно использовать на свежем воздухе, и они не боятся атмосферных воздействий. Un šo pogu priekšrocība ir tā, ka viņas nebaidās no laikapstākļiem, un tās būs piemērotas lietošanai arī ārpus telpām. На них можно записать до 30 секунд звука. Tajās var ierakstīt tekstu līdz 30 sekundēm. И под прозрачной крышкой можно закрепить различные изображения, буквы или цифры или картинки. Zem caurspīdīga vārciņa tajās var ievietot attēlus, piemēram, burtus vai ciparus. И громкость звука у них лучше, чем у предыдущих прищепок. Un salīdzinoši arī skaļums būs piemērotāks, labāks vai labāk dzirdams nekā iepriekš pieminētajiem knaģiem. Потому что на улице более шумно, чем в помещении. Jo ārā ir arī pati vide skaļāka nekā telpā. Еще одно интересное устройство – звукозаписающий бинокль. Šī ir ļoti interesanta ierīce. Tas ir binoklis, kas arī ierakstā audio. Имеет увеличение до 4 раз. Tās var palielināt 4 reizes. И аудио можно записать тоже до 30 секунд. Tekstu tam var ierakstīt līdz 30 sekundēm. Тут тема жизненный цикл и рост растения. Šeit apskatām tēmu par dzīves ciklu un augu augšanu. Задача детей заключалась в том, чтобы бросить кубики и нажать кнопку. Uzdevums ir mest kauliņus un nospiest pogu ar pareizo ciparu. Нажать кнопку, соответствующую количеству выплавших чисел. Jā, tātad nospiež to pogu, kur kauliņam atbilst tas pareizais cipars. Под каждой кнопкой было задание. Un zem katras pogas bērnam ir uzdevums. И задания были из разных областей. Математика, язык и речь, я и окружающая среда и так далее. Uzdevumi bija no dažādām sfērām, piemēram, matemātika, runas attīstība, vides iepazīšana. И в этом упражнении также использовался ландшафтный робот. Un šim uzdevumam mēs pievienojām arī āra robotu. Дети должны были прослушать сперва задание. Šajā uzdevumā bērnam vispirms ir jānoklausās uzdevums. И надо догадаться, о чем речь шла. Например, на этот конкретный случай елка. Jā, un tātad klausoties uzdevumu, viņam ir jāuzmin, par ko tas ir. Piemēram, šajā gadījumā tas bija par eglīti. Ребенок произнес свой ответ и перевернул картинку наоборот. Bērns uzmin pareizo atbildi un pagriež kartīti uz priekšu. За картинкой был правильный ответ. Kartīts bija pareizā atbilde, И ребенок нашел елку во дворе. un bērns pagalmā atrod eglīti. При обучении в природе можно использовать уже те рисунки, например, которые есть в детском саду. Ārā darbojoties, var izmantot jau tos zīmējumus, kas bērnu dārzā jau ir izveidoti. Здесь, например, задача детей заключалась в том, чтобы назвать, какая буква написана на земле. Šeit, piemēram, uzdevums bija, izmantojot uz asfalta uzzīmētās formas, noskaidrot, kas tie par burtiem vai cipariem.
И если ребенок не знает эту букву, то может узнать, нажав на кнопку. Ja bērns vēl šo burtu nezina vai ciparu, tad viņš var viņu uzzināt, nospiežot pogu. С помощью нескольких кнопок можно составить слово. Izmanto vairākas pogas, var izveidot arī vārdu. Перемещаясь по определенным буквам. Tātad pārvietojoties, bērns pārvietojas starp burtiem, un viņš var izveidot kopā vārdu. Тут задача детей заключалась в том, чтобы посмотреть в бинокль, найти что-то интересное и записать это в виде текста в бинокль. Šeit bija uzdevums bērnam skatīties riņķi ar binokli, ieraudzīt kaut ko interesantu un tad to ierunāt binokļa audio funkcijā. Например, я увидел дерево с шишками. Piemēram, ieraudzīju koku ar čiekuriem. Тогда приходит другой ребенок, берет бинокль и слушает запись. Tad nāk komandas biedrs un klausās, ko bērns ir ierunājis. Слушает запись и, глядя в бинокль, находит то же самое. Kad stāvot tajā pašā vietā, skatoties ar binokli, viņam arī jāatrod ir tas pats, šajā gadījumā tātad koks ar čiekuriem. Необходимо обратить внимание на то, что чтобы дети стояли точно на одном и том же месте. Šeit jāpievērš pedagogam uzmanība, ka bērni stāv vienā un tajā pašā vietā. Следующее задание такое, что на кнопке записано, как можно двигаться по определенной дистанции. Šeit ļoti interesanta kustību aktivitāte. Tātad pogā ierakstīts, kā bērns var pārvietoties vai kā bērnam jāpārvietojas attiecīgajā distancē. Можно прыгать или идти задом наперед, например. Piemēram, viņš var lekt uz vienas kājas vai iet atmuguriski. Здесь воспитатель записал для ловушек разные задания. Šeit uzdevumu ierakstījusi skolotāja bērniem knaģos, piemēram, atnest čiekurus vai atnest konkrētu skaitu zaru. Это хорошо для маленьких детей. Šis ir ļoti labi maziem bērniem, un tas palīdz arī mācīties skaitīt. Задание принести 3 шишки или принести 2 ветки. Tad, piemēram, uzdevums atnest 2 zarus vai atnest 3 čiekurus. Задача ребенка прослушать и выполнить задание. Uztvert, tātad veicina izpratni, uztvert, ko skolotāja viņam ir jautājis un izpildīt uzdevumu. Материалы для вас подготовили учителя детского сада Кулатера Майри, Анжела, Керт и Яна. Спасибо, Paldies. Tātad materiāls jums sagatavoja brīnišķīgā Kulatera bērndārza audzinātājs un noteikti iesakam, ja ir iespēja doties pie viņiem ciemos un apskatīties, kā tas darbojas. Большое спасибо, Marina. Большое спасибо, Анжела, вам. Спасибо вам. Jā. Varbūt ir kādi jautājumi? Es kaut kādā daļā jau, man liekas, atbildēju čata laikā, gan par pieejamību, ir kaut kādi produkti, ko šodien rādīja, kas nav vēl publicēti mēslapā, bet visi šie produkti ir pieejami. Un es jums arī nosūtīšu e-pastā, kad es sūtīšu jums ierakstu un prezentāciju. Tad es arī ielikšu klāt nelielus aprakstījumus. Man arī prasīja video par to, kā es Vero Bolt strādāt. Es jums noteikti aizsūtīšu, kā tas arī dzīvē izskatās. Bet jā, varbūt ir kaut kādi konkrētāki jautājumi, uz ko mēs varētu atbildēt. Jūs varat droši arī ieslēgt savu mikrofonu un uzdot pa taisno vai ierakstīt čatā.
Jā, Man ir jautājums. jā, droši. Hello. Vai Jā. viņam darbā tiek izsniegt arī darba telefoni, ja viņam nav vajadzīgs priekš dažādām aktivitātēm šie darba telefoni? Так, есть вопрос. У вас есть рабочие телефоны, что вы используете, или вы сами своих используете? Как вы это делаете? Мы используем iPad, которые есть в детском саду, то есть они специально закуплены в детском саду, и они предназначены именно для работы с роботами. Tad bērndārzam ir iepirktas gan šīs tehnoloģijas, gan iPadi, kas ir speciāli domāti darbam ar šīm tehnoloģijām. Kā jūs redzat, es arī piebildīšu dāmām fonā, ja, Kulatera bērndārza vadītājām. Jūs redzat, viņiem ir ļoti daudz dažādas tehnoloģijas, viņām vesela plaša telpa ir pilna ar dažādām tehnoloģijām, un audzinātājs atnāk un izvēlās, ko viņus tajā dienā lietos, vai arī uz pieraksta veida, ja ir, teiksim, kaut kas pavasaros ļoti lieto un vasarā šos ārā robotus, tad ir pierakstu sistēma. Un audzinātājs pierakstās, un viņa zina, kas, kurā brīdī, kuri roboti, kurā vietā atrodas. Tas vienkārši mans komentārs, jo es esmu bijusi ekskursijā uz šo dārziņu. Jā. Vai varbūt ir vēl kāds jautājums? Protams, prezentācijām visiem tiks nosūtīts, lai jūs varat kārtīgi izpētīt idejas, un arī Inspire mājaslapā vēl mēs papildinām, ir pilota programma šobrīd, visi komplektiņi jau atrodas pie kāda ciemos, bet noteikti mēs ar rudeni atsāksim. Parasti vasarā mēs paņemam nelielu pauzīti apkopt robotiņus, lai viņi strādātu ļoti labi, bet tikmēr es zinu, ka STEM centrā pie Lindas ir pieejami vairāk robotiņu, un tur arī atradīsies, ir vairāk inspēju, arī šeit esošie robotiņi, knaģīši, es noteikti zinu, ka atrodas pie Lindas, un vēl dažādas foršas ierīces, ko jūs varat tikmēr apskatīt, piemēram, arī tur. Jā, ir Jā. interesi un iespēja iebraukt ciemos. Bet, ja nav vairāk nekādi jautājumi, tad jā, droši dodiet ziņu, ja jūs vēlaties sadarboties ar Kultūra bērndārzu. Mēs nodosim noteikti, jūs savadīsim kopā. Mēs jau esam savaduši vairākas izglītības iestādes kopā. Un, jebkurā brīdī ir kādi jautājumi, ko jūs vēlaties, lai mēs viņām nododam, mēs noteikti to arī izdarīsim, jo tiešām šis mērķis ir jūs atbalstīt un iedrošināt lietot, tāpēc, ka viens ir, protams, iegādāties ierīci, bet tiešām pavisam cits ir sākt to lietot un дарить. Ja? Большое спасибо еще раз. Да. Анджела и Мария, вам за ваше время и ваши рассказки, как лучше использовать разные технологии в садике. Спасибо, мы будем рады, если наш опыт пригодится. Спасибо большое. Спасибо. Jā, un paldies jums visiem!